Kā lietot jostas turētāju? Jostas turētājiem mums šobrīd šāds ir pieejams, bet ir arī citi varianti. Kā var noturēt jostiņu aužot. Tātad šeit sastāv no 2 stabiliem kociņiem un 1 kustīgā. Mums jāatbīda kustīgais līdz vidiņam. Jāņem mūsu jostiņa. Jāliek pāri 2 un jāizvelk cauri. Pēc tam jāatbīda vaļā un jāizvelk starp stabilo un kustīgo. Šādā veidā. Šādi tas izskatās. Tad iekārtojam līdzeni. Līdzeni tas nozīmē, lai šeit būtu pret taisnu diedziņu. Tātad, jo šādi te iestiepti, tur būs iestiepts, un šādi te tas darbosies. Tālāk mums ir jāpiestiprina, lai sev varētu piestiet. Ņemam atsevišķu jostu. Cilpiņu velkam cauri brīvo statīviņu. Un caur cilpiņu izvelkam abas brīvās jostiņas lences. Un tad atstājam nevis šādi te kopā, bet attaisam vaļā. Un šādi te sienam sev klāt. Šādi izskatās mūsu piesietā josta. Te turpināsies uz priekšu. Tā piesiešu, parādīšu, kā izskatās, kad dodās uz tālāk. Tātad. Un šādā veidā mēs aužam. Un ja mums vajag paiet uz priekšu, tad mēs šādā veidā arī tad pastumjam uz priekšu vai atpakaļ, pievelkam, izlīdzinam un turpinam darbu. Iecentrējam. Ļoti svarīgi ir iecentrēt centrā. Šādi.